Es ar šo video izraisīšu strīdus ar šo video. Ir lietas, kuras ikvienam, kam ir diska trūce, būtu jāzina. Tas ir svarīgi, jo tas palīdz tev labāk rūpēties par diskiem, palīdz dziedēšanā, ārstēšanā un novērš pasliktināšanos. Novērš, lai trūce nepalielinātos. Šajā video es tev sniegšu visus norādījumus, ko es dodu saviem pacientiem. Turklāt pastāstīšu, kas jau ir novecojis, ko vairs neizmanto, un izskaidrošu svarīgus punktus, jautājumus, kas joprojām rada domstarpības starp ārstiem un fizioterapeitiem. Jā, ar šo video es izraisīšu strīdus. Šis puisis ir traks. Šis video ir sadalīts nodaļās. Tu vari pāriet uz jebkuru daļu vai atgriezties, kad vien vēlies. Labi? Sāksim ar acīm redzamākajiem ieteikumiem, ko gandrīz visi zina. Bet ir svarīgi tos pieminēt, jo vienmēr ir kāds, kurš ir saņēmis nepareizu informāciju. Tēvdienas laikā jāizdara daudz ūdens. Hidrācija ir svarīga, jo mūsu mugurkaula diski darbojas kā sūklis. Kad mēs nesaspiežam diskus, kad mēs guļam un atpūšamies, diski uzsūc apkārt esošo ūdeni. Tie paliek hidratēti, un tiem ir nepieciešams šis ūdens, lai saglabātu veselību. Kad mēs dienas laikā nedzeram pietiekami daudz ūdens, mēs nepietiekami hidratējamies, diski nespēja uzsūkt ūdeni un vieglāk saslimst. Tātad, bez ūdens jums būs vairāk diska trūces pāsinājumu un pastāv lielāka iespēja, ka trūce pasliktināsies vai palielināsies. Un tad jūs man jautājat, Dr. Aleksandrs Mota, cik daudz ūdens man vajadzētu dzert? Cik daudz būtu ideāli? Šeit nav nekādas burvju formulas. Daudzi saka, ka mums jāizdzer 35 ml ūdens uz katru ķermeņa svara kilogramu. Tas nozīmē, ja jums ir 100 kg, jums jāizdzer 3,5 litri ūdens. Bet, manuprāt, ir daudz vieglāk un praktiskāk attīstīt ieradumu dzert ūdeni. Vienmēr nesājiet līdzi pudelīti un ik pēc 15 minūtēm vai vēlākais ik pēc pusstundas izdzeriet dažus malkus. Varat uzlikt modinātāju telefonā vai pulkstenī. Kad modinātājs atskan, izdzeriet dažus malkus. Tik daudz, cik jums pašiem šķiet labi un ērti. Ļoti īsā laikā jūs redzēsiet, ka vairs nebūs nepieciešams modinātājs. Jūs sāksiet just vajadzību dzert ūdeni, un tas radīs neticamu atšķirību dienas beigās un sāpju biežumā. Jūs redzēsiet, ka sāpes jutīsiet retāk. Tā ir taisnība. Attiecībā uz fiziskajām aktivitātēm mūsu mugurkaulam ir nepieciešama kustība, lai saglabātu veselību un palīdzētu uzlabot vai pat izārstēt diska trūci. Tātad vispārīgais ieteikums ir sāciet vai turpiniet fiziskās aktivitātes, ko veicat, ar labu uzraudzību un kvalificētu fiziskās sagatavotības speciālistu. Kad jums ir sāpju krīze, akūtā fāzē, kad sāpes ir visstiprākās, vissliktākajā posmā, ir pieļaujams uz dažām dienām apstāties. Bet tiklīdz sāpes mazinās, jūs atgriežaties pie sava spēka treniņa, pie savām fiziskajām aktivitātēm. Fiziskās sagatavotības speciālists prasīs dozēt un pielāgot vingrinājumus jums. Parasti mēs atsākam ar pusi no tās slodzes, ar kādu iepriekš strādājām. Un mums jūtoties labāk, mēs droši palielinām slodzi. Neuztraucieties! Jūs nezaudēsiet pusi no sava progresa. Jūs atsāksiet droši un redzēsiet, ka sasniegsiet iepriekšējo līmeni daudz ātrāk. Tagad tiem, kas vēl nenodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, ir jāsāk. Un man vienmēr jautā, Dr. Aleksandrs Mota, vai pastaigas nāk par labu, vai es varu iet pastaigā? Es iesaku dot priekšroku dinamiskākai fiziskai aktivitātei, kas ietver vairāk kustību, īpaši ar mugurkaulu. Padomā kopā ar mani. Mūsu mugurkaulam ir nepieciešama mobilitāte, kustība locītavās, un tam ir vajadzīgi stipri muskuļi, lai mazinātu spiedienu uz diskiem. Tātad, pastaiga nav tik laba, tā nav ideāla, tā nav tik laba kā spēka treniņi, pilates, ūdens aerobika, dejas, peldēšana, kas ir aktivitātes, kurās mugurkauls veids dažādas kustības. Kad mēs ejam, mēs kustamies maz, mēs gandrīz tikai atkārtojam vienu un to pašu kustību. Tagad, ja tavā pilsētā nav iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kas ir labi vadītas un uzraudzītas, un ja pastaiga nerada sāpes mugurkaulā, gluži pretēji, liek tev justies labi, padara mugurkaulu vieglāku, tev ir jāiet pastaigā. Un aiziet! Tie, kuriem ir diska trūce, zina, ka rīts ir pats sliktākais laiks. Tas ir laiks, kad sāpes ir vislielākās. Kad mugurkauls visbiežāk sastīvējas,
kad pastiprinās sajūta, ka mugurkauls ir traumēts. Atceries, ka es tev teicu, ka diski darbojās kā sūklis, ka tie uzsūc ūdeni, kļūst pilnāki, kad mēs guļam, kad atpūšamies. Tātad no rīta, kad mēs pamostamies, tas ir brīdis, kad disks ir visaugstākais, vispilnākais. Tāpēc diskam kļūst daudz vieglāk saspiest nervu, kas jau ir kairināts. Labākais, ko mēs varam darīt, ir sagatavot mugurkaulu, lai sāktu dienu. Tas ir tā, it kā mēs ieeļotu vai atbrīvotu mugurkaulu, lai izvairītos no šīm sāpēm, no šīs stīvuma sajūtas, kas parasti rodas no rīta. Ir rutīna, secība, ko es jau gadiem mācu saviem pacientiem. Jūs sāksiet apguļoties uz vēdera, apgriezties lēnām, nesteidzoties un ieņemiet sev ērtu pozīciju. Šajā pozīcijā jūs paliksiet 30 sekundes, elpojot lēnāk. Jūtot elpu, atslābinot mugurkaulu, radot vietu. Pēc 30 sekundēm jūs atbalstāties uz elkoņiem. Turpiniet elpot, un jūs joprojām varat kustināt galvu uz augšu un uz leju, skatoties uz priekšu, skatoties uz leju. Tas palīdzēs ne tikai jostas vietai un krūšu daļai, bet arī kaklam mugurkaulam, un dariet to vēl 30 sekundes. Visbeidzot, jūs veiksiet šo kustību. Lieciet rokas plecu augstumā, pēdas atstājiet ārpus gultas, atslābiniet mugurkaulu un izstiepiet rokas tik tālu, cik jums ir ērti. Izstiepiet un atgriezties sākuma pozīcijā. Jūs to darīsiet vēl 30 sekundes vai atkārtosiet 10 reizes. Šīs 3 kustības ir vairāk nekā pietiekamas, lai lielākā daļa cilvēku izvairītos no sāpēm, iestrēgumiem un šī diskomforta, šīs sajūtas, ka mugurkauls dienas laikā ir savainots. Man ļoti patika. Ak, te nu sākās strīds. Stipra mugurkauls nav tas un arī tā nestiprinās. Stiprs mugurkauls ir tāds, kam ir balsts, kam ir stabilitāte. Muskuļi, kas patiešām aizsargā mūsu mugurkaulu, ir daudz dziļāki. Tie atrodas tuvāk pašam mugurkaulam. Lai būtu skaidrāk, šie muskuļi kustina mugurkaulu, šie muskuļi aizsargā mugurkaulu. Un nezināšana par to liek daudziem cilvēkiem ciest no muguras sāpju krīzēm, pasliktināt diska trūci un pamest fiziskās aktivitātes. Un, ja tev nav laba fiziskās sagatavotības speciālista vai laba pilates instruktora, kas palīdzētu tev stiprināt mugurkaulu, es jau esmu izveidojis dažus video, kuros rādu, kā stiprināt mugurkaulu mājās. Tā ir video sērija, ko es atstāšu šeit kartītē un arī aprakstā, lai tev palīdzētu, labi? Protams, agrāk teica, ka tiem, kam ir diska trūce, nedrīkst valkāt apavus ar papēžiem, jo tas noslogo jostas vietu. Un vēl jo vairāk, nedrīkstēja valkāt apavus ar vāju amortizāciju, lai pasargātu mugurkaulu no trieciena. Bet tam nav liels jēgas. Pirmkārt, jo daudziem cilvēkiem papēžu vai augstāku apavu valkāšana palīdz uzturēt normālu jostas vietas izliekumu. Šiem cilvēkiem zemu apavu valkāšana palielina sāpes. Tātad, ja tu strādā stāvus, piemēram, esi pārdevējs, un ja tu valkā zemus apavus, tas tev sagādā lielākas sāpes. Kā lai es tev saku? Valkāt to, kas tev sagādā sāpes. Tātad, tu vari valkāt kurpes ar papēdi vai augstāku zoli, ja tas liek tev justies labi. Bet saproti, ka tas ir kā kruķis. Tu to izmantos kādu laiku, kad tava mugura uzlabosies, tu varēsi valkāt zemākas kurpes. Un tad būs īstais brīdis nomainīt apavus. Otrakārt, triecieni palīdz stiprināt diskus. Ir daudz pētījumu, kas rāda, ka skrējēju, cilvēku, kuri nodarbojas ar skriešanu, mugurkaula diski ir daudz stiprāki un veselīgāki. Turklāt, apavi, sporta apavi ar biezu polsterējumu, lielu amortizāciju, ļoti mīksti, daudziem cilvēkiem nerada stabilitātes sajūtu. Es esmu viens no šiem cilvēkiem. Kad es valkāju ļoti mīkstus apavus, rodas sajūta, ka es staigāju pa mākoņiem. Šķiet, ka es minu uz matrača. Un automātiski mūsu ķermenis reaģē tā, it kā tas censtos saglabāt līdzsvaru. Mainās stāja un mainās muskuļu saspringzinājums. Tie ir gatavi iesaistīties darbībā, rīkoties jebkurā brīdī. Tāpēc atceries ieklausīties savā ķermenī un izvēlēties apavus, kuros jūties labi, kas samazina sāpes, ko izjūti. Apavi ir domāti, lai sniegtu tev komfortu. Kā saka teiciens, vai ne? Katrs pats zina, kur kurpes spiež.
Es sapratu atsauci. Īpaši tiem, kas strādā sēdus, ir jātaisa pārtraukumi. Ideāli būtu strādāt 25 minūtes un tad taisīt 5 minūšu pārtraukumu. Maksimums strādāt 50 minūtes un tad taisīt 10 minūšu pārtraukumu. To daudzi zina, bet ko es reti dzirdu cilvēkus sakam? Šis nav vienkārši jebkāds pārtraukums. Tam jābūt aktīvam pārtraukumam. Tas nav par to, ka tu piecelies no datora un apsēdies divānā. Tātad pārtraukumā piecelies, pakusties, uzpildi ūdens pudeli un izdara šīs divas kustības. Stāvot kājās, liec rokas šeit aiz muguras, jostas daļas augstumā, vēlams, lai pirksti saskars. Neliecot ceļus, tu noliecies atpakaļ, līdz sajūti patīkamu stiepšanos mugurkaulu priekšpusē. Noliecies atpakaļ un atgriezies sākuma pozīcijā. To dari 10 reizes, nepiespiežot sevi. Tas ir tikai, lai sajustu stiepšanos bez sāpēm, tādu kā izstaipīšanās sajūtu. Kad esi izdarījis 10 reizes, apsēdies uz krēsla, varbūt stingrāks krēsls. Svarīgi ir, lai visa tava mugura, sākot no dibena, no krustu kaula līdz augšai, būtu atbalstīta pret krēsla atzveltni. Savī pirkstus aiz kakla. Pavērs elkoņus uz priekšu un vienkārši atgulies. Tu sajutīsi, kā izstiepjas kakls, krūsu mugurkauls un pat jostas daļa. Ej tik tālu, cik var izstiepties. Tas ir patīkami. Un atgriezies atpakaļ. Dari to 10 reizes. Tas ir svarīgi, lai atbrīvotu visu mugurkaulu, mazinātu muskuļu spriedzi un vēl atvieglotu saišu sasprindzinājumu. Katra nākamā ir labāka par iepriekšējo. Agrāk runāja par pareizu stāju. Tev visu laiku jāsēž šādi, jāguļ šādi, jāsēž šādi, jāpieceļās šādi, bet visbiežāk, ko es dzirdu cilvēku sakām, ir Dr. Aleksandrs Mota, ja es sēžu šādi, tad sāpes tikai sākās. Vai arī Dr. Aleksandrs Mota, ja es guļu šādā veidā, es nevaru gulēt. Vai arī es pat mēģinu sēdēt, piecelties šādā veidā, bet ja es daru tā, mana mugura iestrēgst. Es jau teicu, ka mūsu mugurkaulam ir vajadzīga kustība. Tātad nav jāpaliek tikai vienā pozā, ir jāmaina pozīcija ik pa laikam. Un tas ir dabiski, tas ir fizioloģiski, tas ir normāli mūsu ķermenim. Ja tu novērosi cilvēkus rindā, piemēram, tu redzēsi, ka visi maina savu pozīciju. Maina atbalsta kāju, pagriežās mazliet sānis, nedaudz pakustās, atbalstās uz iepirkuma ratiņiem. Vai arī, kad mēs guļam, mēs vairākas reizes naktī mainām pozīciju automātiski, pat nepamanot. Tātad šeit noteikums ir. Sēžot, tu veiksi nelielas izmaiņas. Apsēdies mazliet vairāk uz priekšu vai mazliet vairāk uz aizmuguri. Sakrusto vai atkrusto kājas. Atbalsti elkoni vai abus elkoņus uz galda. Veic šīs nelielās izmaiņas, jo tas radīs pārmaiņas, uzlabos atbalsta punktu, dos atpūtu diskiem, uzlabos locītavas un arī pamodinās dažādus muskuļus. Tas palīdz mazināt tās sāpes dienas beigās. Kad ej gulēt vai celies, dari to tā, lai tev sāpētu mazāk. Lai gan lielākajai daļai cilvēku palīdz apgriezties uz sāniem, izlaist kājas ārā un lēnām apsēsties, palīdzot sev ar rokām, tu vari pielāgot, mainīt secību un darīt tā, kā tavam ķermenim ir labāk, lai tev sāpētu mazāk. Līdz šim brīdim. Tagad es sapratu. Vēl viena lieta, ko daudzi iesaka nepareizi, ir gulēšanas poza. Un paskaties, miega kvalitāte ir ārkārtīgi svarīga mūsu mugurkaulam. Tieši miega laikā mugurkauls atpūšās, diski tiek mitrināti, baroti un atjaunojās. Un tad nāk tie novecojušie padomi. Tev jāguļ uz muguras, bez spilvena zem galvas, ar spilvenu zem ceļiem, vai arī jāguļ uz sāniem ar spilvenu zem galvas un vēl vienu starp ceļiem. Vai arī nedrīkst gulēt šūpuļtīklā, jāguļ gultā. Tas tika teikts domājot tikai par mugurkaulu stāvokli. It kā tev būtu jāguļ ar taisnu mugurkaulu. Bet pirmkārt mēs kustamies, kad guļam. Tātad absolūtajam vairumam cilvēku poza, kurā tu aizmiedz, poza, kurā tu iemiedz, ir lieka piepūle. Jo, kad tu aizmigsi, tu mainīsi pozu. Otrakārt, mums vissvarīgākā ir miega kvalitāte. Mūsu mugurkaulam svarīgākais ir miega kvalitāte. Tātad galvenais ir rūpējies par to, lai gulētu sev ērtākajā pozā. Vai tas būtu gultā vai šūpuļtīklā. Rūpējies par to, lai gulētu tā, lai tu ātrāk aizmigtu, lai tev būtu dziļāks miegs,
lai tu naktī mazāk mostos un lai tu pamostos atpūties un enerģijas pilns. Ļoti svarīgs padoms īpaši tiem, kam ir diska trūce, ir veltīt 2 minūtes pirms gulētiešanas, lai veiktu dažas kustības, kas palīdz atbrīvoties no visas dienas laikā uzkrātā saspringuma mugurkaulā. Tas tev palīdzēs ātrāk aizmigt, palīdzēs iegūt dziļāku miegu un iespējams pat pamosties bez sāpēm. Es parādu, kā to izdarīt šajā video. Vienkārši noklišķini šeit uz ekrāna. Un, ja es šodien spēšu tev palīdzēt, ja tu iemācīsies kaut ko jaunu, padalies ar šo video ar kādu, kam ir diska trūce. Tas ir viss, ko es tev lūdzu. Palīdzi šim video nonākt pie tiem, kam tas ir nepieciešams. Ar to es beigšu. Liels sveiciens un līdz nākamajai reizei!